Krāsas bez robežām festivāls, ja runāja Revu, stāstīja par to aizmuguri tam visām festivālām, kā radās un tam līdzīgi, ka tu esi idejas autori, faktiski atbraucot no vienām mācībām, gandrīz pusgatavu projektu. Nu, kas tās varbūt par mācībām un varbūt kā tev radās vispār šis viss ideja? Es nezinu, ko jau teicu. Bet, nē, mēs taču, tā, kad mums bija jaunatnes gads, mums bija doma par to grafiti festivālā kopums. Vienkārši nebija nevienam tik daudz naudas. Un tad vienkārši šo te ideju īstenojam savādāk Svitenē. Nu, ne katra pagasta jauniešiem, bet visiem, kuriem tas interesē. Un tā nu arī sanās. Tā kā es nebiju idejas autors, man liekas, tas bija kaut kā kopā ar tevi, ar Renāru, ka mēs runājām. Tātad es arī esmu daļai varbūt vainīgs kaut kur. Ok, labi, te ir diezgan daudz komandas, man liekas, vairāk kā 19, 18 komandas saskaitīt, varbūt vairāk. Kā vispār ir tās sajūtas? Cilvēki priecīgi, smaidīgi, apskatīja visus grafitī mākslas? Es apskatīju, un viens, kas man ļoti patīk, nu vispār mākslā, man pašai patīk māksla, un tas ir tad, kad tu zīmē, tu esi iekšā tajā zīmējumā un pazūd viss apkārt. Tu esi tā kā tajā mazā pasaulītē. Un es to redzu pie katra darba. Tā kā, jā, man ļoti patīk. Un kam bija jāzvana vai jāraksta, lai tik skaists laikapstākļus pasūtītu? Mums ir daži kontakti. Ja vajadzēs, es tev pateikšu. Super, un varbūt tās, jā, nu kāds nākamais plāns? Tagad visi zīmējumi top. Kas notiek tālāk? Jā, nu pēc tam šie zīmējumi arī paliks. Mēs plānojam, ka viņi varētu stāvēt 2 gadus, bet es nezinu, cik tās plāksnes izturēs. Ja izturēs ilgāk, tad mēs jau māksliniekiem sarunājam, pēc 2 gadiem mēs zīmēsim pāri un būs cits festivāls. Ok, super, un varbūt, jā, ja cilvēki gribēs nākt un skatīties, kur tad varēs redzēt tepat parkā? Jā, visas plāksnes arī paliks kā tās ir, tikai tās pārvietojumās, kur izmēģinājuma plāksnes, tad tās mēs vēl varbūt pārzīmēsim. Bet jā, visas plāksnes būs šeit, Svitenes parkā. Nāciet skatīties. Jā, un varbūt tās, jā, par to pašu tagad nākamo pēc tam festivāls beigsies, kas tālāk, ko mēs no jūsu organizācijas sagaidīsim tālāk? Nu, tālāk mēs plānojam, ka mums būs jau atbalstīts cits projekts, un mēs taisīsim vienu mazāku festivāliņu, kas arī ir par šo līdzīgi par šo tēmu.
Paldies!